ar mīlestību, viņa kreisā roka guļ zem manas galvas, un viņa labā roka klāsta mani. Maigi, līdzjūtīgi, romantiski. Viņa runā par savu mīļoto, un viņa to izsaka ar vārdiem, kas ir diezgan pārsteidzoši. Viņa saka, viņa galva ir vistīrākais un vissmalkākais zelts. Viņa matu šķipsnes ir cirtotas un melnas kā kraukļi. Viņa acis ir kā baloža acis. Viņa vaigi ir kā garžu augu dārziņš. Viņa lūpas ir kā rozes, kuras pil no to slacītajām mirrēm. Un viņa mīļotā? Ieklausieties, kā viņš viņu raksturo. Tavi mati ir kā ganāmpulks kazu, kas leju virzīdamās novietojušās Gileāda kalna nogāzē. Tavi zobi ir kā ganāmpulks avju, kas nāk no peldes. Tavas lūpas, mana līgava, ir kā pāri plūstošas meduskāres. Kā jauni stirnas dvīņi ir tavas. Tālāk labāk to neaprakstīsim. Salamana augstā dziesma. Daži no jums gribēs iet mājās un to izlasīt. Ja tas nav grēcīgi, un ja tas nav tikai bērnu dzemdēšanai, tad man jums ir kāds svarīgs jautājums. Kāda ir Dieva ideālā griba attiecībā uz seksu jūsu laulībā? Kā jūs varat cildināt Dievu ar seksu? Vai to var izdarīt? Kāda ir Dieva griba? Kā man, kā vīram, kā vīrietim savā laulībā jādomā par seksu? Kā manai sievai jādomā par seksu? Kā manai sievai laulībā? Pāvila 1. vēstules korintiešiem 7. nodaļas 2. pantā ir teikts: bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, un tāpat vīram nav noteikšanas par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai. Un tad turieties atkal kopā, lai Sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Uzmanīgi aplūkosim šos pantus. Es gribu dot jums dažus principus. Pirmais princips ir 2. pantā. Tajā teikts: bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai ir savs vīrs. Vai zināt, kāds ir Dieva primārais risinājums it visur esošiem seksuālās netiklības kārdinājumam? Vai zināt, kāds ir Dieva primārais risinājums? Jūsu vīrs vai sieva? Lai arī kur jūs skatītos svētajos rakstos par to, kā nebūt seksuāli netiklam, Dievs vienmēr atgriežas pie jums un jūsu laulātā drauga. Dievs vienmēr atgriežas pie jums un jūsu laulātā drauga. Tādēļ, ka ārpus jums ir kārdinājumi, un tādēļ, ka jūsos ir Dieva dotās seksuālās tieksmes gūt seksu. Apprecieties, lai jums ir pašam sava sieva. Primārais veids, kā tikt galā ar seksuālu amoralitāti, ir tas, ka visas jūsu seksuālās vajadzības apmierina jūsu sieva. Tādēļ tieksme būt amorālam ar kādu citu, kas ir ārpus jūsu laulības, nav liela.
Jo šī vajadzība, šī tieksme pieņemamā veidā tiek apmierināta laulībā. Bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai savs vīrs. Tādēļ, ja statistikas dati ir pareizi un vairumam precētu cilvēku ir ārlaulības sakari, tad, pamatojoties uz Bībeli, es uzdrošinos teikt, ka laulībā viņu seksuālās vajadzības netiek apmierinātas. Bet netiklības novēršanas dēļ, lai katram ir sava sieva un katrai savs vīrs. Esmu to dzirdējis 1 reizi. Esmu to dzirdējis 100 reižu. Mājās es to nesaņemu. Es eju. Tādēļ, ka manas vajadzības netiek apmierinātas mājās, es tās apmierināšu kaut kur citur. Dievs saka, ka šim nolūkam jums ir sieva, jums ir vīrs. Otrais princips. Trešais pants. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Otrais princips. Dievs lika jums apmierināt sava laulības partnera seksuālās vajadzības. Viņš jums pavēlēja to darīt. Pantā teikts. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu. Vai zināt, ko nozīmē angļu tulkojumā lietotais vārds render? Tas nozīmē atdot atpakaļ, un tā ir pavēle. Kad mēs precamies, mēs kopā ar savu laulības partneri dodam laulības zvērestu, kurā solamies mīlēt un rūpēties par otru līdz nāve mūs šķirs. Tajā brīdī, kad mūs salauzā, un mēs sakām jā, mums rodas parāds attiecībā pret savu laulāto draugu. Tā ir pavēles izteiksme. Man ir pavēlēts apmierināt šīs personas seksuālās vajadzības. Tas ir parāds, kas man ir jānomaksā. Kā es varu zināt, vai parāds ir nomaksāts? Jāpajautā cilvēkam, kuram es esmu parādā. Nav jautājums par to, ka parāds ir atmaksāts tad, kad man liekas, ka tas ir atmaksāts. Tas ir, vai jūsu seksuālās vajadzības ir apmierinātas tā, ka tās sniedz gandarījumu, laimi, piepildījumu. Tas ir parāds. Man tas ir jādod viņai, un jums tas ir jādod savam laulības partnerim. Tā nav izvēle, tas ir pienākums. Kā man jājūtas attiecībā uz to? Aplūkosim 3. pantu. Vīrs, lai izpilda savu pienākumu pret sievu. Koncepcija ir šāda. Kad Dievs man liek apmierināt manas sievas vai vīra seksuālās vajadzības, man tas jādara ar maigumu, ar mīlošu attieksmi. Tā ir mīlestības koncepcija. Nav tā, ka man tas ir jādara, tu to gribi. Labi, lai notiek. Esmu tava sieva, tavs vīrs. Vārds mīlestība nozīmē lojalitāti, maigumu, rūpes par otru. Man lika, un mans pienākums ir apmierināt sava laulātā drauga seksuālās vajadzības atbilstoši viņa vai viņas definīcijai, nevis manai definīcijai. Man šis cilvēks jāpiepilda tādā veidā, kas ir mīlestības pilns. Tas nav tikai pienākums. Te parādās koncepcija par manu mīlestību, pieķeršanos, par to, ko es jūtu un kā es izsaku sevi šajā jomā. 4. 4. princips ir 4. pantā. Tajā teikts, sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram. Dievs šajā pantā norāda uz to, kādai attieksmei jums jābūt pret jūsu ķermeni, pret jūsu laulāto draugu, lai gūtu seksuālu baudu.
Vārds noteikšana nozīmē, ka Dievs burtiski